Labdien, mani sauc Visvaldis, un šodien mēs šeit Kemperi 365 apskatīsim karavānu LMC Tandero. Tā ir piekabe domāta 5 vai 6 cilvēkiem. Piekabes izmērs ir 7,5 metri, tātad mēs runājam par tādu vidēja garuma piekabi, kas noteikti būs gan plaša iekšienē, gan arī ne pārāk maza, teiksim tā, lai visiem pietiek vietas. Uzreiz pirmo, ko varam redzēt, ir Alko āķis, kas nozīmē to, ka šeit būs arī ATC sistēma. Tiem, kuri vēl nezin, kas ir ATC sistēma, tas nozīmē, ka tur iekšā ir datoriņš, kurš skatās tā saukto laterālo manevrēšanu tajā brīdī, kad piekabe sasvarās, sāk līgoties. Noteikti esat redzējuši video, viena no bīstamākajām lietām, jebkuram, kurš velk piekabi, kad piekabe sāk drebelēties, un tajā brīdī iedarbojās šī ATC sistēma un pati automātiski iztaisno šo piekabes gaitu, kas ir ļoti patīkama lieta. Bagāžas nodalījums, kurā varam ielikt 2 gāzes balonus, tāpat kā tas ir kemperos. Ir vieta arī toaletes tvertnei, arī pakaviņiem, ko varam zem kājām palikt, lai piekabe neripo. Vietas ir pietiekami daudz, varam ielikt vēl papildus savas mantas. Jā, ļoti parocīgs nodalījums. Šeit mums ir papildus bagāžas nodalījums, kas atradīsies zem gultas. Līdz ar to iegūstam kārtīgu vietu savām slēpēm, iespējams arī riteņiem. Vietas pietiekami daudz, un jā, šī vieta ir arī apsildāma, līdz ar to nav jāuztraucās, ka kaut kas sasals, kā tas būtu varbūt priekšējā daļā. Šeit mēs varam redzēt elektrisko pakāpienu, kas ir liels retums piekabēm, karavānām. Pārsvarā tas ir manuālais ķeblītis, uz kura pakāpties. Šeit ir elektriskais, kas jau nozīmē, ka šī būs tāda augstākas klases piekabe. Šeit, kā parasti, ir vadiņš no ārienes elektrībai, lai varam sildīt vai darbināt leduskapi. Ir arī aizmuguras bagāžas nodalījums, kurš gan būs vairāk gulta, bet šeit ir iespēja, ja šo te gultu neizmantojam, gultu varam nocelt nostīm un izmantot visu šo pilno augstumu. Ja gulta ir, tad vietas ir pāris slēpēm. No aizmuguras varam redzēt, ka ir viens lodziņš, kas droši vien būs gultai, to mēs redzēsim iekšā. Lejā varam redzēt, ka ir kājas, lai tajā brīdī, kad mēs apstājamies, ir komfortablāk gulēt, un kad visi kāds aiziet uz aizmuguru, lai piekabe nesagāžās, kā tas kādreiz mēdz gadīties, kad viņas neizlaižam. Ir diezgan liels bremžu gaismas, līdz ar to tiem, kas brauksēs, jums nebūs problēmas jūs pamanīt. Jā, dosimies tālāk. Šeit mēs varam redzēt lodziņu, kas nozīmē, ka šeit ir 2 stāvu gulta. To, ja mēs arī bagāžas nodalījumā jau varējām saprast. Šeit mums ir toaletes tvertne. Logu mēs principā redzam ik pa 50 centimetriem ir loks, kas ir ļoti labi, nozīmē iekšā būs gaišs. Šeit mēs varam iepildīt ūdeni. Kā mēs redzam, šo mēs arī varam iegādāties. Cena ir 25,000 eiro plus PVN. Varam uz vietas mazliet draudzīgāk cenu sarunāt. Un ir iespējams arī izvēlēties šādu piekabi uz nomu. Pieņemsim uz Jāņiem, varam aizbraukt laukos, nolikt pļavā un dzīvot kā mājās. Dosimies iekšā, pastīsimies, ko mums piedāvā iekšā. Iekāpjot, pirmais ir miskaste, uzreiz pie durvīm. Elektriskais pakāpiens, kuram gan šobrīd nav akumulators. Pirmais uzreiz ir tas, kad pie ieejas labā pusē ir 2-vietīgā gulta. Abās gultas pusēs ir lieli logi, kurus mēs varam uzcelt augšā šādā veidā, iegūstot diezgan patīkamu dienas gaismu. Arī šeit pavasarī ir ļoti daudz nodalījumi, lieli nodalījumi, panorāmas lūkas, principā 4.
Šī piekabe ir paredzēta principā 5, varbūt 6 cilvēkiem, jo vietā, kur šeit es stāvu, šeit var uztaisīt arī gultu. Ražotājs uzskata, ka tā ir divvietīga gulta, es teiktu, ka vairāk tas būtu vienam cilvēkam, līdz ar to ir divvietīga gulta pašā sākumā, viena ir šeit, un, kā jau ārā minēja, divstāvīgā gulta aizmugurē. Virtuves zonā mums ir plīts ar 3 gāzes degļiem, strādā no gāzes. Ir arī šāda te izlietne. Viss ir labi pārdomāts, nav nekā lieka, milzīgas atvilknes ar visu nepieciešamo, protams. Šeit mums ir 130 litru leduskapis arī ar saldēšanas funkciju. Leduskapis strādā gan no gāzes, gan no elektrības, atkarībā no tā, kas ir pieejams. Virs virtuves priekš traukiem ir nodalījums. Šeit mēs arī pie ieejas redzam, ka ir gāzes detektors, ja nu gadījumā notiek kāda noplūde, kas, protams, principā nekad negadās. Ienākot pa durvīm varam pakarināt savu mēteli, lai nav jāiet tālāk salonā. Visas panorāmas lūkas ir atvaramas, līdz ar to arī, kā jau redzat, nav kondicionieris, kuru mēs, protams, arī varam iebūvēt, bet nav obligāti nepieciešamība, varam mierīgi attaisīt arī šie logi ir atvarami, tā kā mēs varam iegūt patīkamu caurvēju. Šeit mums ir tualete apvienot kopā ar dušu. Šeit mēs varam redzēt divstāvīgo gultu, otrais stāvs ir diezgan augsts, līdz ar to mums ir arī trepītes. Katram nodalījumam ir šāda te veida sētiņa, līdz ar to arī bērni var justies droši šeit guļot, nav iespējams izkrist, tāds ir arī apakšā. Šīs te katrs var nodalīt savu telpu ar mazu aizskariņu, līdz ar to savu privātumu varam pasargāt šādā veidā, neviens netraucē, varam mierīgi iet gulēt, kamēr šeit kāds cilvēks vēl var mierīgi atpūsties. Šeit mums ir tā sauktais sadalas skapis, kurā automātiski ieslēdzās gaismiņa. Šeit mums ir truma gāzes sildītājs, kurš darbosies tikai no gāzes. Visiem panorāmas lūkām un arī logiem ir moskītu tīkls. Ir arī nakts režīms, lai mēs varam pilnībā aizvērt visus logus ciet un iegūt nakts režīmam atbilstošu gaismu. Jā, kā paši LMC ražotāji saka, viņi pieturās pie Japāņu dizaina, līdz ar to mēs šeit varam redzēt, ka nav ļoti daudz asās malas. Visas malas arī galdiem ir noapaļotas, līdz ar to tas noteikti būs bērniem draudzīgi. Varam redzēt, nav šeit stūru, nav iespējams atsist galvu, kā saka mazākajiem. Jā, principā tāds Japāņu stila vadoties šeit viss ir tādās minimalismā un vieglos toņos, nav nekas sarežģīts, bet tā pašā laikā ļoti funkcionāls. Paldies, ka skatījāties, ceru, ka patika. Gaidīsim jūs ciemos pie mums Kemperi 365 Berģos. Visu labu!